22. septembris, sestdiena. Lasījums no svētā apustuļa Pāvila pirmās vēstules korintiešiem. Brāļi, kāds sacīs, kā mirušie augšām celsies, un kādā miesā viņi parādīsies? Neprātīgais. Tas, ko tu sēji, nekļūst dzīvs, ja vispirms nenomirst. Un ko tu izsēji, vēl nav miesa, kas izveidosies vēlāk, bet kails grauds, piemēram, kviešu vai kāds no citiem. Tāpat ir arī ar mirušo augšām celšanos. Sēts tiek iznīcībā, augšām ceļas neiznīcībā. Sēts tiek negodā, augšām ceļas godībā. Sēts tiek vājumā, augšām ceļas spēkā. Sēta tiek miesīgā miesa, augšām ceļas garīgā miesa. Ja ir miesīga miesa, tad ir arī garīga. Tā tas ir arī rakstīts. Pirmais cilvēks Ādams kļuva par dzīvu dvēseli, bet pēdējais Ādams par atdzīvinātāju garu. Tomēr tas, kas ir garīgs, nebija pirms tā, kas ir miesīgs. Garīgais bija pēc tam. Pirmais cilvēks no zemes, laicīgais. Otrais cilvēks no debesīm. Kāds ir tas, kas no zemes, tādi arī visi laicīgie. Un kāds ir tas, kas no debesīm, tādi arī visi, kas no debesīm. Un mēs, tāpat kā nesām tā attēlu, kas no zemes, tā nesīsim arī tā attēlu, kas no debesīm. Tie ir svēto rakstu vārdi.
Svētīgi tie, kas labā un krietnā sirdī patur Dieva vārdu un pacietībā nes augļus. Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkas. Tajā laikā, kad sanāca daudz ļaužu un no visām pilsētām ļaudis steidzās pie Jēzus, viņš pastāstīja līdzību. Sējējs izgāja sēt savu sēklu, un viņam sējot, daža sēkla nokrita ceļmalā un tika samīdīta, un debesu putni to apēda. Cita nokrita uz klints un uzdīgusi novīta, jo tai nebija valgumes. Un cita iekrita starp ērkšķiem, un ērkšķi reizē augdami to nomāca. Bet vēl cita krita labā zemē un uzdīgusi nesa 100 kārtīgus augļus. To pateicis viņš izsaucās. Kam ir ausis dzirdēšanai, tas lai klausās. Bet viņa mācekļi tam jautāja, ko nozīmē šī līdzība. Viņš tiem sacīja: jums ir dots saprast Dieva valstības noslēpumus, bet citiem tikai līdzībās, lai viņi redzēdami neredzētu un dzirdēdami nesaprastu. Bet līdzība nozīmē lūk ko. Sēkla ir Dieva vārds. Bet tie, kas ir ceļmalā, ir tie, kas dzird, bet pēc tam atnāk Sātans un paņem vārdu no viņu sirds, lai viņi neieticētu un netiktu pestīti. Kas ir uz klints, ir tie, kas ar prieku uzņem vārdu, tik līdz to dzird, bet viņiem nav sakņa. Viņi tic līdz laikam un kārdinājuma brīdī atkāpjas. Bet sēkla, kas krīt starp ērkšķiem, nozīmē tos, kuri dzird, bet pēc tam aiziet, un rūpes un bagātības un dzīves ērtības viņus nomāca, un viņi nenes augļus. Bet labā zemē iesētais nozīmē tos, kuri izdzirdējuši vārdu to patur labā un krietnā sirdī, un pacietībā nes augļus. Tie ir svētā evaņģēlija